tad beidzot. Man arī kaut kas ir galā. Lielais vajag sačak. Nu, nāk no kur, pastīsim. Kas tad tas tāds mums te? Ir tāds smuks. Ostas osiņains ir, dabūjis ir kaut ko. Vai Nesen. seksojies ir daudz. Pasties kāda šitā gaiša, ne? Upē jau mums bija, tās bija tāds foršs krāsainis tumšas. Tumšas ar košiem dzeltenumiņiem. Košām krāsuņiem. No ko, pamērīsim tev, draugs? Tas sačuks ir tik liels. Viņš pārspīlēja. Mēs vēl tik liels līdeks neķeram. Mums vajadzētu šitādu sačuku. Nebija izvēle. Nebija baigā. Tā kā, pasties, kaut kāds vīris uz muguras ir. Dabūjis kaut ko ir. Pamērījis, cik te mums te ir? 50. 51. Ot tā. Vakar copīte. Šitas mazīties šitaidīs. Amnestēs. Es mašu kaut ko lielāku. Aļ. Kā mastas vēl. Zem laivas. Tā kā tā. Mazā vakara copīte. Piektdienas vakars. Ātrāk beidzās darbs. Pārējā aizbraukt bišķi pacopēt. Vējš gan bišķiņās ir jārunā, laikam skaļāk, trošku pūšu ritīgi mikrofonā tagad. Bet pasēdējām Raggalā neko nedabūjām, aizbraucām uz vienu citu vietiņu. Labi, cik mēs tur bijām, kādu pusstundiņu, maksimums 40 minūtes. Tad atbraucām šodien un te jau mēs kaut ko diezgan veikli samedījām, tā kā vakaram vajadzētu būt diezgan zolīdam. Plāns jau vairāk ir gan man personīgi ir asar dabūt lielo Indrē līdekas, garšo labāk ķert. Bet vēl lielāks plāns ir, ka varbūt rīt no rīta varēs iebraukt, bet soli baigo sūdīgo laiku, tāpēc mēs izdomājam nečakarēties un iebraukt arī vakarā tīri nosist asu. Pagaidām sanāk, tā kā tā. Nu, ko tā liks virsū? Skuķēn. Vēstons nāks virsū. Šīdais ir labais. Pamakšķerē, ja tev neķersies. Es ar tādu gribu uzlikt. Bullīts vestinām mazais. Kas tev te nav sapirkts? Rozā bullīts vestinām. Vai lielais bullīts vestinām. Tas ir Foxreich, jā. Kas tur vēl ir? Foxreich, šitais te lielo, tās uzreiz redz, ka ir Foxreich. Tāda krastā, tāda zandartīga. Jā. O, tā kaut kā. Nu, liec virsū rādi, kā sanāk tev tur. Nu tad ir pienācis laiks atbildēt uz dažiem, kā saka, biežāk uzdotajiem jautājumiem. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem, ko es tev arī neesmu teicis, bet labi, tas nav baigi bieži, ka man kāds kaut kādus jautājumus uzdod, bet vairāk kārt ir bijis jautājums, kad cik ilgi Indra var izturēt laivā. Un kad sākās jautājums, ka jābrauc mājās un tā tālāk, tad es varu godīgi liekot roku uz zivs pateikt, kad nav tāda reize nevien bijusi. Ir bijis tā, kad es čīkst, ka ir jābrauc mājās. Vienreiz tā bija. Bet kopumā mēs parasti maucam līdz galam. Kamēr, ja saprotam, ka nav, tā nav. Bet tā nav bijis tā, kad Indra ir teikusi, ka jābrauc mājās. Viņa arī nosalusi ir rāvusi. Tā kā šis ir viens jautājums, kas nu būs atbildēts. Kad dabiņā ir forši, var arī vienkārši laivā pasēdēt. Nu, lietus laikā mēs neesam mēģinājuši baigi. Tad arī man droši, ka nepatiktu. Bet ja laiks ir tā kā šodien, tad
Nu, ko nepamakšķirēt? Vai ne? Šitais skaistais šito krāsu vēstiniņš. Jo Indra jau paspēja sakairināt vienam asarītim dvēseli. Aiz astes raustītājs pienāca, tā kā uzliksim šito vēstoni virsū. O, rekur! Kā jau es teicu, parasti cilvēkiem neko nemācu. Bet es pats esmu iemācījies vienu baigošu telīti. Kad ir šitāds te rekur, kaut kur no viduči izlīd ārā. Bārdinieks. Tur baigi ņem un tīna ārā vai ne un čakarējās. Tā nevajag darīt. Tāpēc, kad visu laiku tinot pāri šitam, sanāks, ka tev tā aukla šitam muģināsies, viņam rīņķī vai ne, tā te griezīsies. Tā es vienkārši paņēmu, atlaid bremzīti un šādā te veidā tīnu viņu ārā. Vienīgais kāsis, ko šeit tu var sataisīt, ir iztinot auklu, pēc tam tinot apakaļ, viņu sapīt. Tāpēc viņu vajag kaut kā ar izdomu tur apakšā nolikt, kur tu viņu tinu ārā. Lai pēc tam tinot iekšā, tu viņu var ietīt normāli. Un bārda ir beigusies. Un tagad vienkārši smuki pieturam un visu iztīto ietinam apakaļ. O tā, amatieru lifehacks. Kas tur ir? Zālītis. Kas tu tev tur nāk? Abā, rupsīts pagā, necelokšu. Nu labi, celokšā. Palied auklu. Nu, kaķēn. Uzlik mazo pīgaleti, uzreiz aizgāja lieta. No. Rekā. Kā šitais tik? Jā. Iekoda? Nu, tak, re. Ai. Traki? Nu, nē. Bišķi. Sarīvēja, tā kā rīvītē. Sāpēt jau nesāp, tik asins visu laiku tek no šitiem sūļiem nepārstāja parasti. Tā. 43. Baigais prašulis. Uz ko dabūj? Uz rūksīti. Tā kā tā gluži laikam nav, kad tikai mazākas turs. Nu, smuki aizpildēs. Smuki aizpildēs un tāds vēders gaisā un paliek. Jā, aizgāja. O tā. Strādā mazie mānekļi. Mazie tievie. Jā. Šaurie. Kad nav tā gluži, ka drī iekšā viss tā kā toreiz, ka mēs tur ņēmām, ka man asari ņēma 12 vestinu reāli iekšā. Tagad kaut kā mazīnie pārsvarā iet, jo mēs jau arī tagad upē visas tās līdakas, kur tur saķērām. Lielas, mazas, visas gāja uz reku. Šitādi izmēru. Uz asaru gumijām reāli. Tagad mēs te beidzot pirmo reizi normāli ezerā kaut ko bišķi lielāku uzliek, bet tā jā, tievās mazās. Tad tur kaut kāds haļavnīs trāpījās. Nē, bija man ar viens kaut kāds, atceries? Lielo kaut ko apēda. Bet jā, lielos izmētāji baigi nekā nedabū. Uzliek kaut ko mazāku, tas sākās uzreiz kaut kāda aktivitāte interesanti. Kāpēc tā? Pie lielā rījiena. Tā kaut kā jābauda. Vispār. Mums ir jauns lupatiņas. Nekādas man ir. Tev arī ir. Nu patais vaļā jaciņu savu vismaz. Mazam rūķim arī ir tāds pats zaļais. Ar uzvārdu uz roku virsū. Līdaks. Uz abām rokām. Obā. Tā, mēs esam gatavi sacensībām mūsu pirmajām. Jā. Uz džigošanu. Džigoju. Nolaid lejā uzrāvu un tāds
baļķis, uzreiz es domāju, kaut kāds mega super zivs ir galā, bet Tu viņu es viņam ierauju mugurā nabagam. Pagad, neskrēju. Netrako. Saprot, ka ārpus ūdens ir neforši. Iedžigoju džekam mugurā, šitais neskaitās, šito nemērīsim. Aizķertās zivis ir jālaiž vaļā. Reizēm gadās arī tā. Es gan esmu vairāk kaut kādu breksi un kaut ko tādu aizķērs džigojot, bet līdaku šitā aiz kupres pirmo reizi izvelku. Nu, attirpst, aiziet. Gadās arī tā. Bet jā, man likās, ir kosmos, ir kaut kas normāls galā. Kā nolaižu, kā parauzu, es tāds aiziet kustība, es domāju, tā ir. Beigās nav gan. Tā kaut kā. Turpinam. Nu tad tā tīri nemanot ir pienācis vakars un pulkstenis jau ir pēc 9. Viss jau ir pasakaini, bet ir jākartās ārā lēnām uz mūsu copes vāģi. Jāiekārtojās. Naktī kaut kas jāpēd vēl. Varbūt varētu kafiju vēl izdzert, lai labāk miegs nāk. Kaut kā tā, tad jāgatavojās, jācer, ka rīts būs tieši tāds pats, kā ir šovakar vakars, jo šis ir perfekts laiks. Kopumā pa šodienu kaut kāds 3 laikam līdzaciņas dabujām laivā. Viena bija mērā, pārējās bija zemērā, diezgan daudz shodī īstenībā, kas baigi interesanti. Nu kā paņem, bet neuzsēžās. Vai nu caur zālēm velkot viņas kaut kā notirinās nostīm, vai nu nevajadzētu būt, ka viņas baigi gausiņiem tagad mājā. Man liekas, ka viņas arī visi, kas kustās. Bet jā, diezgan daudz aizgāja. Bet nekas rīt labosimies. Tā kaut kā. Nu, ko tā tu mums uztaisīja vakariņās? Šeit zupīt ar, kas tas tāds bija pa sieru? Dzintarsīriņš. Jā, dzintarsīriņš. Es vēl banānītā vērīs pirms viegtais vēl. Izdarīšu šitādu te izvirtību. Iebērs sev bišķiņu olīvas zupītē. Un kaut kādas super maizītes no mājām. No tā. Paēdīs, lai spēks ķert rītdien lielo līdaku. O tā kaut kā.